Mazmotošosejas sezonas apbalvošanas pasākums. Mazmotošoseja nav jaunvārds īstenībā. Aleksandra Brieža laikos jau šis vārds jau droši vien arī viņam ir pieder šī izgudrotāja lauri. Šī nosaukuma izmantošanā, bet mēs mazmotošoseju saprotam nedaudz plašāk. Tās ir sacensības kartiņu trasēs ar mopēdiem, skūteriem un arī retro motocikliem. Lielās trases Latvijā pagaidām mums nav tik daudz, lai iziet lielajās trasēs. Izskatās paliek arvien mazāk. Jāiztiek ar to, kas ir, bet kartiņas Latvijā vienmēr ir bijis ar stiprām un lielām tradīcijām, tā kā pateicoties tam joprojām varam sacensties arī. Kartiņu trases uzlabojās un sacenības skaits mums nemazinās. Jebkurā gadījumā gribētu pateikt paldies pirmkārt jau visiem, kas piedalījās šajā sezonā. Mēs nekļūstam mazāk, sacensības paliek interesantākas, ātrākas. Ja liels nopelns tātad ne tikai no pašiem braucējiem, protams, kas, mēs tā ceram un tā arī domāts paaugstinot savu meistarību, bet arī tehniskā puse. Tātad latviešu izcenis ir bijuši diezgan stipri skrūvētāji, un to mēs redzam arī caur mopēdu, caur skūteriem, caur retro motocikliem. Tātad tiek diezgan liels darbs ieguldīts, tā kā arī tehniskā ziņā mēs attīstamies. Sezona aizvadīt, dalībnieku skaits ir bijis tikpat liels kā iepriekšējā. Es domāju, ka kvalitāte pieaug. Sacensību skaits dažiem, kā es dzirdēju, nebija pietiekams, gribējās vēl vairāk. Runājot jau par nākošo sezonu, tātad noteikti mazāk nebūs sacensības. Kalendārs apmēram pa 99% jau ir gatavs. Vēl dažas atliek trases, ar kurām mums jāvienojās tieši par laikiem ir. Varbūt līdztekus šim Latvijas čempionātam, kā mēs viņu saucam visās trīs klasēs, parādīsies arī kādas brīvas sacensības bez ieskaitas, bet vienkārši, lai pabraukt varētu, tas arī varētu būt interesanti, pamanīt nedaudz formātus. Sacensību nolikuma arī praktiski jau ir gatava, varbūt vismazāk gatavi ir skūteri, bet pārējie jau ir gandrīz gatavi. Es domāju, pēc pasākuma, pēc apbalvošanas mēs paliksim un, protams, interesanti varam izrunāt vēl tās tehniskās lietas, kas vēl būtu jāpieslīpē. Kas mums vēl? Pa lielam, es domāju, kad sāksim šo pašu patīkamo, kāpēc mēs atnākuši. Apbalvosim laureātus, balvs ir iespaidīgs. Es domāju, tā kā visi būs apmierināti. Sāksim ar zelta mopēdu. Zelta mopēds mūsu vēsturiskā klase joprojām uzturam pie dzīvības un, protams, zelta mopēds ir tas visa pamats, es domāju, ne pamats ne tikai šosejai, bet arī visiem pārējiem sporta veidiem. Ļoti patīkami, ka mums viss arī zelta mopēdā notiek. Sāksim ar vienātrumu klasi. 1A, zelta mopēda čempionāts. 3. vieta Aleksandrs Bulātovs. Otrā vieta tā. Oskars Valpēteris. Un pirmā vieta, protams, priecājamies redzēt uz pirmām uz augstākā goda piedestāla pakāpeni Paula Valpētere. Buču! Man ir otra lieta arī jau. Un mūsu čempionam ir spēc balva no mazmoto māksliniekiem. Viņa pati. Paldies! Jā, aicinu pievērst
aicinu pievērst tiešām uzmanību šīm mazmoto balvām, pirmajām vietām. Tātad absolūti unikāli, es domāju, amatniecības darbi. Tātad katrs uzvarētājs sevi tur atpazīst šajā plastikas darbā. Tā kā, nu, es domāju, tas ir kaut kas neredzēts arī pasaules mērogā, pilnīgi droši. Tā nu mums mopēdos daudz klases, ir arī mums divātruma klase. Trešā vieta divātrumniekos Saro Mateus. Tā, otrā vieta Dmitrijs Macuks. Un pirmā vieta vecmeistars Arnis Tomas. Es gribētu, lai Arnis pasaka, kad viņš ir pirmo diplomu, kurā gadā saņēmis un kurā pēdējo mēs zinām, kurā gadā. Un kad bija pirmais Arnis? Es jau tev teicu, tu jau redzēji. Nu, 60, kurš tur bija? 67. gads un 2004. gads, nu, tāda ir intervāla Arnim. Parād to tikus. Nu toči. Domā, tā pār. Yes. Melnais kopīdzots, es saku, jūs vītra. Tas ir viņš. Un sporta klasē. Trešā vieta tāls mēģis. Jā. Un to es nosaucu visu pārējo konkurenci. Labi. Otrā ir, kam tur otrā ir, jā? Otrā vieta Kaspars Brīksnis. Šī tā klase, kur organizātori paši saprotiet, nedaudz kaut ko uztais arī. Jā, nu tad pirmā vieta tad ir Mārtiņš Kāze. Viņš nav organizātors. Viņš no Jālagavas. Mēs viņam sastādījām konkurenci līdz beigām. Nākošais gadu jāorganizē. Kaut kas dakš, atcies dakš. Organizācijas klase beidzās. Tā, labi. Organizātora klase beigusies. Tagad ir Tātad starp skūteriem mums ir tāda mazāka klasīte, kas tur cīnās ar visiem pārējiem. Un viņiem tie skūterīši neiet tik ātri kā tiem lielākiem, bet viņi cīnās tikpat spraigi kā pārējie. Un šogad trešo vietu starp viņiem izcīna Aleksis Horsts. Otro vietu šī klasē izcīna Ēriks Ušāckis. Pirmo vietu es nezinu. Es zinu. Es arī zinu. Un pirmo vietu mums izcīna no Daugavpils Aleksejs Pavlovs. Nu, trīs ātrākie, kas cīnās ar gaisu, es saprotu, jā? Gaisinieku klase, nu, cīnās ar gaisu. Un tad vai tas ir vairāk?
Ja vajadzēja tā teikt, lai viņi kausa uz kausa virs. Nākot. Tā uz kausa. Nezinu, kausa izmēra. Tā, nu tālāk ar vien nominācijas paliek ar vien nopietnāks un lielāks. Šobrīd uzvarētāji Latvijas čempionātā motošosejā skūteriem sporta 50 klasē, 3. vieta Kārlis Jakīmovs. Nekas. 2. vieta Ervins Štims. 'Un Latvijas čempions sporta 50 klasē 2014. gadā Dmitrijs Macuks. Latvijas čempioni visātrākie sporta 50 klasē. Turpinam nedaudz lielāka kubatūra, varbūt pavisam nedaudz ātrāki. Latvijas čempionāts sporta 70 klasē, 3. vietā Mindaugas Nemunis. Mindaugas Nemunis nebūs, ir aizķēries. Pārstāvis. Lietuvietis. Tuvu Lietuvai, jā. Tuvu Lietuvai. Jā. Nodos tātad. Nodos Lietuvai, jā. Zini, kā tik uz Lietuvas, skaidrs. Labi, lūdzam nodot. 2. vieta šajā starp klasē Latvijas čempionātā Dans Raģelis. Un 1. vieta šajā klasē sporta 70 klasē, tātad Latvijas čempions Armands Leitāns. Leitānam te viss pareizi, jā. Tātad labākie un ātrākie Latvijā sporta 70 klasē. Armands visiem uzsauc. Viņam tur viss motors atbilst. Jā. Nav jājautā? Tā pareizi atrūp arī. Paldies! Nākšu sezonu pienāciet Armands vajadzēja bāru pabrīdini, kad mēs varam iet uz to bāru. Ņemte. Es redzēju, ka Valters šodien visiem. Tā un visātrākie skūteristi, bet droši vien ātrākie kartiņu trasēs vispār. Racing 70 klasa 3. vieta Viktors Freimanis. Otrā vieta Eduards Sproģis. Un 1. vieta šajā visātrākajā, absolūti ātrākais no visiem Toms Treimanis. Man ir viens pēcbalvs. Jā, droši. Un, protams, pēc balvas nepārtrauktā plūsmā. Pēcbalvu es veltu
cilvēkam, kas iesaistīja mani un Eduardu 10 gadus atpakaļ skūteros, kas bija strādāja motoveiklā. Šis cilvēks ir Valdis. Tas ir izpūtējs. Jā, un tas ir jauns izpūtēja klusinātājs, ar no firmu Jameson, auto atetovam rollerim. Viņš arī nākamgad pēcoties brauc. Paldies tev! 10 gadus ļoti Valdēr, lai labākais. Mērīsim. Uz 3 spēku. Vismazākie un visātrākie mums ir balvas saņēmuši, bet, protams, mums arī vēl tātad turpinās un nākošais sezona arī turpināsies, pat jau vesels 2 klases retro motocikliem. Racing 350 klasē, uzvārds liek par sevi runāt. Kārlis Vikvaris, 3. vietā. Brīlis noteicam. Es domāju, tā ļoti labi redzēt, ka tas motocikls, ar ko Kārlis brauc, ir tas pats, jeb gandrīz tas pats, ar ko brauc viņa tēvs, tā kā, jā, tā kā, es domāju, tā paudžu pēctecība šeit ļoti labi izpaužās. Pareiz, 2. vieta. 2. vieta Mārs Brīksne. Mārs arī ir šo absolūti unikālo mākslas darbu autors, tā kā, iedomājos, bija ko nostrādāties brīvs, ka arī 2. vietām nav tomēr uztaisīts. Un 1. vieta Kaspars Brīksnē. Arī braucot tikai ar 50 īstenībā. Figūriņā izskatās tā kā poketu baigs. Baigi mazliet. Retro motociklē mums ir 2 klases, 2. klasē absolūti ielas motocikli, un tajos 3. vieta Daigars Štendenbergs. Tu jau uz tā 3. kāpja jūs 1. ielūst, ja? Otrā vietā atcerēsimies, starp citu, sezonas noslēgums tātad ne tikai šajā klasē, bet lielākajā daļā klašu izšķīrās pēdējā sacīkstē, un tātad diezgan dramatiski atrasinājums bija šajā sporta 350 klasē starp 1. un 2. vietu. Otrais Valds Veinbergs. Atcerēsimies, tur pēdējā sacīkstē viss izšķirās starp viņu un Arni Tomas, kurš izcīnīja 1. vietu arī sezonas konvertē. Sportisti savus balvas pa lielam ir saņēmuši, bet es gribētu vēl pasniegt divus pateicības rakstus. Tātad cilvēkiem, kuri paši ar savu personīgo ieguldījumu un kuri pārstāvētie klubi, tātad tiešām ir darījuši visu, lai šī sezona mums būtu notikusi, un ceram, kad, protams, tas viss tiks darīts arī nākošajai sezonai. Tātad Antons Macuks un Kaspars Brīksne, lūdzu. Tātad tiešām gan Antons, gan Kaspars ne tikai vada pulciņus, bet arī
palīdz organizēt šīs sacensības, būtībā organizē. Un tātad, nu, šī pateicība nav tikai viņiem personīgi, tas ir, protams, visiem tiem, kas stāv aiz viņiem, kas ar viņiem kopā strādā un nu, dara to, lai mēs īstenībā varētu droši un labi sacensties. Tā kā paldies viņiem! Pa lielam arī svinīgā daļa mums tur beigusies, paliek saviesīgā daļa. Tad gremdējamies atmiņās par aizvadīto sezonu, domājam par nākošo. Un paldies, ka atnācāt!